Jeļena Sproga bija ģeoloģe, kura 2024. gadā vadīja dziļurbšanas projektu Sibīrijā, Krievijā. Viņas komanda bija nolēmusi izpētīt Zemes garozas dziļākos slāņus, cerot atrast jaunus minerālu atradņus. Bet tas, ko viņi atklāja, bija daudz vairāk nekā viņi jebkad būtu varējuši iedomāties. 15 kilometru dziļumā, kur temperatūra sasniedza 200 grādus pēc Celsija. Viņu urbis pēkšņi ielūza tukšumā. Sākumā viņi domāja, ka tā ir liela pazemes alu sistēma, bet tad viņi ieraudzīja gaismu, kas nāca no apakšas. Tas nav iespējams, čukstēja Alīna, skatoties uz kameras tiešraidi, kuru nolaida lejā. Dziļumā. Tur ir gaisma un es redzu kaut ko kustamies. Kamera rādīja milzīgu pazemes telpu, kas izskatījās pēc gigantiskas pilsētas. Ēkas bija veidotas no kāda kristāliska materiāla, kas spīdēja no iekšpuses, un starp ēkām pārvietojās cilvēki, vai drīzāk būtnes, kas atgādināja cilvēkus. Viņi ir garāki, novēroja Alīna. Apmēram 2 metrus, un viņu āda, tā ir zilgana, gandrīz spīdīga. Nedēļu vēlāk Elenas komanda bija sagatavojusi drošu ceļu uz pazemes pilsētu. Viņi nolaida liftu un sāka savu nolaišanos. Temperatūra pazemes pilsētā bija ideāla, apmēram 22 grādi, un gaiss bija svaigs un dziļš. Pirmais cilvēks, ko viņi satika, bija sieviete, kas izskatījās nobriedusi, bet bija tikpat gara kā Elena. Viņas āda bija zilgana ar sudrabainu mirdzumu un acis lielas un tumšas, bez redzamiem acu baltumiem. Jūs esat no augšas, sacīja sieviete latviešu valodā, lai gan ar dīvainu akcentu. Mēs jūs gaidījām. Kā jūs zināt mūsu valodu? Jautāja Elena. Mēs zinām daudz, atbildēja sieviete. Mani sauc Zara, es esmu mūsu pilsētas vadītāja. Sekojiet man. Zara viņus vadīja cauri pilsētai, kas izrādījās daudz lielāka, nekā viņi sākumā bija iedomājušies. Ēkas bija būvētas no kristāliska materiāla, kas izstaroja gaismu un apgaismoja visu pilsētu. Ielas bija platas un tīras, un gaisā skanēja mūzika, kas nāca it kā no nekurienes. Tā. Vai jūs šeit dzīvojat? Jautāja Alīna. Kur jūs iegūstat pārtiku? Kā jūs elpojat? Jūs uzdodat pareizos jautājumus, pasmaidīja Zara. Mūsu civilizācija pastāv jau 50 000 gadu. Mēs esam izstrādājuši tehnoloģijas, kas jums nav zināmas. Viņa viņus aizveda lielā ēkā, kas izskatījās pēc laboratorijas. Bija redzamas dīvainas mašīnas un ierīces, kas darbojās bez elektrības vai degvielas. Mūsu enerģijas avots ir kristālisks materiāls, ko mēs saucam par dzīvības akmeni, paskaidroja Zarathustra. Tas absorbē siltumu no zemes kodola un pārvērš to enerģijā. Mūsu pārtika tiek audzēta īpašās kamerās, kur augi aug bez saules gaismas. Un arī mūsu elpošana ir citāda. Mūsu plaušas ir lielākas un efektīvākas. Bet tad Elena ieraudzīja kaut ko vēl pārsteidzošā. Viens no pazemes iemītniekiem pieskārās kristālam, un kristāls sāka mainīt krāsu no zilas uz zaļu. Kā tas darbojas? Jautāja Elena. Mūsu ķermeņi ir evolucionējuši, lai tieši miedarbotos. Ar kristāliem atbildēja Zara.
Mēs varam kontrolēt to enerģiju ar savām domām. Tas ir kā telekinēze, tikai ar kristāliem. Pēc nedēļas Elenas komanda bija daudz iemācījusies par pazemes civilizāciju. Viņi atklāja, ka šie cilvēki ir izveidojuši sabiedrību bez naudas, bez ieročiem, bez naida. Viņi dzīvoja saskaņā ar savu vidi un cits ar citu. Mēs esam mācījušies no jūsu kļūdām, teica Zahra. Mēs esam redzējuši, kā jūs iznīcināt savu planētu ar kariem un piesārņojumu. Mēs izvēlējāmies citu ceļu, bet tad sākās lielais konflikts. Viens no Elenas komandas locekļiem, Andres, bija nosūtījis ziņu uz Virzemi par viņu atklājumu. Pēc 2 nedēļām pazemes pilsētā ieradās militārās vienības no dažādām valstīm. Jūs šeit nevarat palikt, teica Zara. Jūsu valdības vēlas kontrolēt mūsu tehnoloģijas. Bet mūsu tehnoloģijas darbojas tikai ar mūsu ķermeņiem. Jūs tās nevarat izmantot. Elena saprata, ka ir radījusi lielu problēmu. Viņa bija atklājusi civilizāciju, kas 1000 gadu bija dzīvojusi mierā. Un tagad viņa to bija nolemusi bojājai. Ko mēs varam darīt, jautāja Elena. Jūs varat mums palīdzēt pazust, atbildēja Zahra. Mēs esam gatavi doties vēl dziļāk pazemē, kur jūs mūs nevarēsiet sasniegt. Bet mēs vēlamies, lai jūs zinātu, ka esam jūsu brāļi un māsas. Mēs esam attīstījušies no tiem pašiem senčiem. Alīna saprata, ka pazemes iedzīvotāji ir cilvēces atzars, kas attīstījies citādi. Viņi bija izvēlējušies dzīvot pazemē pēc lielas katastrofas, kas notika pirms 50 000 gadiem. Viņi bija iemācījušies dzīvot saskaņā ar dabu un cits ar citu. Bet kāpēc jūs mums nepalīdzat? Jautāja Alīna. Tāpēc jūs mums nerādat, kā dzīvot labāk. Tāpēc, ka jūs vēl neesat gatavi, atbildēja Zahra. Jūs joprojām domājat varas un kontrolas kategorijās. Jūs joprojām karojat un iznīcināt. Mēs gaidīsim, līdz jūs būsiet gatavi. Mēnesi vēlāk militārās vienības atstāja pazemes pilsētu tukšu. Visi iedzīvotāji bija aizgājuši, atstājot tikai tukšas ēkas un kristālus, kas vairs nespīdēja. Alīna atgriezās Virzemē, pārņemta ar dziļām skumjām. Viņa bija atklājusi kaut ko brīnišķīgu, bet bija to iznīcinājusi. Viņa saprata, ka pazemes civilizācija viņai bija parādījusi, kas cilvēce varētu būt, civilizācija, kas dzīvo saskaņā, bez naida un iznīcības. Viņiem bija taisnība, nodomāja Alīna. Mēs vēl neesam gatavi. Mēs joprojām domājam par varu un kontroli. Mēs joprojām cīnāmies un iznīcinām to. Bet Alīna arī saprata, ka ir iemācījusies kaut ko būtisku. Viņa bija redzējusi, ka ir iespējama cita veida civilizācija, tāda, kas dzīvo saskaņā ar dabu un pati ar sevi, civilizācija, kas izmanto tehnoloģijas, lai palīdzētu, nevis iznīcināt. Varbūt kādu dienu mēs būsim gatavi, nodomāja Alīna. Varbūt kādu dienu mēs iemācīsimies. Lai dzīvotu tāpat kā viņi, Alīna nolēma nekad nevienam neatklāt savu atklājumu. Viņa zināja, ka tas tikai sagādātu vēl vairāk nepatikšanu. Bet viņa arī zināja, ka nekad nespēs aizmirst to, ko bija redzējusi. Varbūt viņi atgriezīsies, nodomāja Alīna. Varbūt viņi atgriezīsies, kad mēs būsim gatavi. Alīna turpināja strādāt par ģeoloģi,
bet viņa vairs nekad nespēja skatīties uz zemi. Tāpat kā agrāk. Viņa zināja, ka zem viņas kājām dzīvo cilvēki, kuri bija iemācījušies dzīvot labāk nekā viņa pati. Cilvēki, kuri bija izstrādājuši tehnoloģiju saskaņā ar dabu. Cilvēki, kuri bija izvēlējušies mieru un mīlestību. Varbūt kādu dienu, nodomāja Alīna, varbūt kādu dienu mēs visi būsim gatavi. Alīna nomira 2075. gadā, 101 gada vecumā. Viņa nekad neatklāja pazemes civilizācijas atklājumu, bet viņa nekad neaizmirsa to, ko bija redzējusi. Viņas pēdējie vārdi bija: viņi atgriezīsies. Viņi atgriezīsies, kad mēs būsim gatavi. Un varbūt viņai bija taisnība. Varbūt pazemes civilizācija joprojām pastāv, gaidot to dienu, kad cilvēce būs gatava dzīvot saskaņā ar dabu. Un savā starpā gaidot to dienu, kad cilvēce būs gatava izvēlēties mieru un mīlestību. Gaidot to dienu, kad cilvēce būs gatava kļūt labāk.